Sveiciens sekotājiem! Pavisam nesen stāstīju par pasākumu Dāmas rokā klubā Depo, kur man izdevās satikt vairākas muzikālās apvienības, tā skaitā iepazinu grupu Šķembas. Tās stāsts sākās jau tālajā 1989. gadā. Iepriekšējā video izdevās iekļaut vienu fragmentu no mūsu iepazīšanās, bet šoreiz pilns stāsts par grupu Šķembas. Jums ir tāds ļoti interesants nosaukums, ļoti viegli izrunājams. Šķembas. Kā radās grupas nosaukums Šķembas? Un es dzirdēju pausu galām, ka šis nosaukums radās ārkārtīgi sen. Jā, par to noteikti es varu pastāstīt, jo es dzirdēju no pirmavotiem. Mūsu pats pirmais sastāvs ir no Bulduru Sofkos tehnikuma, un dāmas toreiz novācās, viņiem kaut kāds tehnikumā bija muzikālais vadītājs, viņš vāca grupu, un tas nosaukums bija par to, ka mēs, kā jau Bulduru Sofkos tehnikumā, ir visādi tie mācību priekšmeti, un tad bija kaut kāda bioloģijas stunda, un viņām tur sūtīja par rokām visādus tur trauciņus ar kaut kādām tur melnzemēm un granulām un ko tur vēl, un tā skaitā trauciņš ar šķembām. Un tad vokālisti bija pateikusi, hei, šķembas! Un tāds nosaukums ir izcēlās vienkārši meitenes mācību laikā. Kurš tas bija gads, kad izcēlās šis nosaukums un kad pirmo reizi savācās kopā grupa Šķembas? 1989. gada novembrī. Jā, es esmu šobrīd palikusi no vēsturiskā sastāva vienīgā, jo es nomainīju basģitāristi nākamā gada, kas sanāk 1990. Kaut kādā pavasarī basģitāris gāja prom, un tad es ar konkursu bija tāds raidījums Skabarga, un tur bija sludinājums par to, ka grupa Šķembas meklē basģitāristi, un es jau esmu lepna uzreiz par to, ka es biju vienīgā no kandidātēm, kura zināja notis, un kur bija kaut drusciņi aiztikusi ģitāru. Ģitāru mācīja man tētis, pamats tur kaut kāds 3 akordus iemācīja mans tētis, un mani paņēma, tāpēc, ka kaut arī es mācījos tajā laikā pedagoģiskajā skolā par dziedāšanas skolotāju. Un līdz ar to es biju, tā kā kompetenta daudz maz. Es pieļauju domu, ka grupa Šķembas nav bijusi aktīva visu laiku kopš 1989. gada. Varbūt var pastāstīt maz tādu vēsturi, kad bijuši aktīvākie gadi, kad bijuši pārtraukumi un kā jūs atsākāt? Beidzām spēlēt, man liekas, 1993. gads, kad sākās visādas meitiņu lietas, iemīlēšanās, ģimenes, bērni un viss tur šitās stēles, jo kas bija varbūt tās, kā jau sievietēm aktuālāk, bet ļoti skaisti, kā mēs atsākām. Man piezvanīja grupas Rūsa līderis Viesturs Polikarps un teica, mēs kā parasti te uz 8. martu rīkojam savējo tur vakarus tajā toreiz bārā ansamblis. Un viņš teica, varbūt jūs gribat pamēģināt, atkal apvienoties un uzspēlēt. Kaut dažas dziesmiņas. Es apzvanīju, sameklēju visus meičukus, pilnīgi pat kaut kā pārsteidzoši, ka es viņus atradu, jo ne jau visi ir Facebookā un ne jau visi ir sociālajos tīklos. Bet jā, mēs satikāmies, apspriedāmies. Jā, mēs gribam šo izdarīt kaut vai uz šo vienu koncertu. Tas reāli piedzīvojums ir pēc tik daudz gadiem. Mēs savācāmies, mēs dabūjām mēģinājumu telpas, mēs cēlām ārā savus instrumentus, kam viņi tur bija svaigāki. Mums taustiņnieces to brīdi, viņai bija savus instruments mājās, un arī bundziniecei bija bungas pieejamas. Un mana basģitāra, kur bija paklejojusi līdz manai meitai un kaut kādiem bērnu brālēniem, vēl kaut kur bija atgriezusies pie manis. Tā pati oriģinālā toreiz, jā. Un jā, mēs savācām intensīvi mēģinājām, uztraukumi bija nenormāls, protams, tāpēc, ka gribējās sev parādīt ļoti skaisti. Bet jā, šo koncertu mēs nospēlējām ansamblī 6. martā 2020. gadā. Bija atnākuši tik daudz cilvēki, ko es redzēju, ka es viņus neesmu satikusi kopš tiem 90. sākuma, un ka es redzu, ka viņi nav tikušies arī kopš tiem laikiem. Tā, ka
Jā, tā, ka cilvēki stāvēja aiz durvīm, jo viņi vienkārši iekšā nevarēja tikt. Protams, ka mēs nebijām vienīgi, jo pa lielam bija tas rūsas pasākums. Un mēs ar savām 4 dziesmām, acīm redzot, kaut kā uzrunājām, apvienojām. Tas bija ļoti aizkustinošs pasākums. Tad sanāca, ka vairāk mūsu bundzinieci, Agita Smildziņa, viņa bija visus šos gadus, visu to, ko mēs laiku nespēlējām kopā, viņa bija ļoti aktīva festivālu dalībniece. Un arī to šķembu vārdu es pieminēju regulāri, ka es esmu spēlējies, un Agita vēl vairāk tur tā pieminēja, un tad arī kaut kā tā sanāca, ka mūs uzaicināja pēc tam spēlēt festivālā Zāģis, kas tagad saucās Zombie Fest, un tad mēs tai pašā gadā nospēlējām Nosā, un pēc tam 35 gadu jubilejā tai pašai Rūsai, kas mūs uzaicināja, tā kā apvienoties atkal. Bet foršākais triks bija, par ko mēs nospēlējām tajā 20. gada 6. martā, kas bija sestdiena, piekdiena, un pirmdien sākās Covids. Un tā, ka viss beidzās, jā, un tad bija atkal drusciņi, jāiepauzē ar kaut kādiem koncertiem, bet, kaut kā tā salikās. Es pieļauju, ka arī, es tā vizuāli spriežu, ka sastāvs nav pilnīgi viss oriģinālais, tad jūs esat no oriģinālā sastāva, varbūt pārējās meitenes var izstāstīt, kā jūs uzzinājāt par šādu vēsturisku grupu un kā jūs pievienojāties. Par ģitāristu, tas vispārībā, tajā festivālā, kad mums, tajā Zāģī, ko es pirmīt pieminēju, mums jau taustiņniece pateica, ka viņa iet projām, un mēs izlēmām, ka mums vajag ģitāristi, un mēs noteikti daudz atcerās basģitāristu no Monroe, Edgaru Priedīti. Viņam vienkārši garām ejot teicām, varbūt tev ir kāda ģitāristi, mums ļoti vajag. Un viņš teica, jā, Edīte, viss. Pikam viņš pats tā kā īsti neatcerās, ka viņš to bija ieteicis. Un mums ir Edīte, par ko mums milzīgs prieks. Viņa teica, ar mums ir kopš 2023. Labi, nav baigi svarīgi, bet apmēram, jā. Pēc tam mums sanāca, tad mums uz īsu brītiņu aizvietoja taustiņnieci, gan uz taustiņiem, gan pēc tam uz ģitāru aizvietoja mana meita, un mums bija vienkārši ārkārtas situācija, ka jāspēlē koncerti, bet pēc tam, kad viņa aizgāja projām, jo tas tā kā nebija laikam viņas plānā, mums uzreiz arī mēs tikām pie Sofijas, kas ir Edītes skolniece ģitārā, jā. Un tad ilgi turējās Agita, vēsturiskā bundziniece, bet pienāca brīdis, kad viņa arī pateica, meitās, tā veselība un tā bohēma jaunībā, un es, tā kā, nē. Un tad mēs ļoti ātri, mēs ielikām sludinājumu oficiāli, un mēs tikām pie Alises. Un tā ir jūsu puse, bet no manas puses. Jā. Bija tā. Tā sludinājumu es pat neatradīju, vai jūs to nezināt? Bet, Tagad mēs uzzinām. Jā, sludinājumu man atsūtīja man iepriekšējā sastāvu dažādu ģitārists un teica, kur varbūt grib pieteikties. Un es domāju, tā kā šobrīd neinteresēja vēl vienu grupu, jo es jau vienā spēlēju. Bet, labi, izlasīšu to sludinājumu, meitenes. Tas mani ļoti ieinteresēja. Roks un meitenes. Un tad es domāju, labi, jāuzraksta, kas būs. Beigās, jā, tad es esmu tā jaunākā dalībniece un es esmu šeit uz gadu. Vokālisti, kas mums ir vēl šobrīd, viņa ir izlēmusi, ka viņa ies savu solo ceļu, par ko mēs esam īstenībā priecīgs. Viņa jau ir pa lielam, jo viņa nodziedās, kas ir sarunāts un ies savu ceļu tālāk. Un mums vajag skaistu roka vokālu. Mēs ļoti gaidām, jo viss būs, viss mums notiksies. Neplānojam mest krūmos ģitāras, vai ne? Izstāstiet, kas vēl ir ieplānots. Tātad teicāt, ka jānospēlē, kas ir ieplānots. Tātad datumi, laiks, kad jūs vēl varēs sastapt. Saka viss datums. 20. jūnijas Jelgava Žucinas apkaimes svētki. Tad 4. jūlijas Zombie Fest Vaive Cēsu novads.
25. jūlijs Saldus Sala un 25. jūlijs pusnakts Liepāja Fonteins.